Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the Čau, čau! Noliku tev te. Kas notiek darbīcā? Nekas īpaši, nekas nav mainījies. Ko es izdarīju? Iečinīju galdā to pašu reāli, kas man bija zēmeri vai kā viņi sauc garinātāji, nezinu īsti. Ceru, ka dzirdat normāli, jo neizmantošu šodien telefonu, bet izmantošu savu to mazo DJI 2. Tad reāli es viņu parādīšu jums, pagaidām ieliku. To līsti neskaties, viņi tur nebūs. Izliekties, ka viņi tur nav. Tas ir pagaidām, tā ir mana atmetka, lai es reāli varu tādus te. Man ir šādi te ļoti daudz. Un tad vienkārši man viņi visi jāatbūs 10 centimetrs vienkārši tā te močiem cauri. Bet reāli ir doma pasūtīt, kā viņus īsti sauc, es nezinu, tādu čanelīšu reāli, tā kā reāli, tā kā lineāli vai līsis, kaut kas tam līdzīgs, vienkārši viena būs galdā vienā pusē, otra būs galdā otrā pusē, un tad attiecīgi, cik man vajag zāģēt, es vienkārši paņem, es pat nemāku izstāstīt, kad viņi izskās šādi. Tādas reāli doma iečinīt galdā, un pagaidām es atstāšu to pašu zāģi, jo, ja godīgi ieliekot viņu galdā, es noņēmu nostīt to metāla visu virsmu, nomainīju viņam ripu, bļāviens. Viņš ir perfekts, kluss, ideāls, jo galds ar tomēr ir stingrs un viss ir, un zāģēja ļoti labi, teikšu, kā ir. Vienkārši bomba tagad ir. Zāģējums arī ir ļoti labs, nevar sūdzēties. Tiešām ļoti labs. Tāpēc, jā, šodien doma ir uztaisīt pāris galdiņus, bet man būs jāsaka pēc materiāla, bet, tas tā. Tā kā jā, vismaz vienu labu lietu esmu izdarījis. Davai, tad pastrādājām bišku, un paskatāmies, kā viņš zaģe. Ko? Karsti. Tātad reāli man bija jāizskrien pakaļ tulpkokam, jo man tika nopirkt 2 galdiņi. Viens galdiņš jau bija uztaisīts. Un tad nopirka vēlreiz, jo es parasti uztaisu vienu un pēc tam atstāju, un tad vienkārši, ja kāds nopērk, tad taisu. Tāpēc man ir jātaisa vēl viens. Voilà. Tā būs reāli galdam virsma. Plus vēl nāks kājas un apakšējais plauktiņš ar vairākiem pašiem dēlīšiem. Kā jūs redzat, tulpi kociņš atkal kā parasti izlasīju labākos, jo reāli, kad es to galdu taisīju, es izlasīju labākos un arī skaidru un gaišu ierakstīju descriptionā, es nezinu, kas kā pa latviski satās. Kāds jūs zina, ko es domāju, kad eBayā pārdot apakšā descriptionā ierakstīju, kad galds tiek taisīts no skaistākiem tulpkoku šķiedru gabaliem, teiksim tā. Bet man ir viens pārsteigums jums, teiksim tā, klusais projekts, ko es taisīju pamazām, pa biškam, lēnām. Nav nekas baigi grandios, bet man patīk, teikšu, ka ir baigi forši. Es beigās parādīšu. Tad tagad šis mums līmēsies. Mēs ņemsim šos. Kas tas ir? Tā ir ozolkoku galda virsma sazāģēta 8x8, lai sanāktu kājas maniem Zoro galdiem. Viens no sekotājiem teica, ka tas ir Zoro galdi, tāpēc es viņu iesaucu tagad pa Zoro galdu. Tad reāli man jāuztaisa 4 Zoro galdiņi ir. Es to reāli šodien nevaru paspēt izdarīt, tas ir nereāli, tāpēc, ka pūkstens ir daudz, un man nepietiek materiāli Zoro galdiņam reāli. Tad doma ir kāda uztaisīt 2 Zoro galdiņus un uztaisīt tulpkoku galdiņu. Un tāda man šodien vakarā vēl jābrauc pakaļ ar ozolkoku galdu virsmā. Viņam mugurnies. Baigi labiem mugurpakasam. Tā. Labi, pietiek muļķoties un ākstīties. Davai šito liekam malā. Es ceru, ka es nospiedu rakstīt. Un taisam Zoro galdiņu. Artificial love.
artificial love. Artificial love, we just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. Artificial love, we just make it up. 'Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in Tātad, galdiņš ir pabeigts. 1, 2, 3 paliek. Uztaisīšu šodien vēl vienu. Ko es jums gribēju parādīt? Un galdiņu jau jūs esat redzējuši. Zorro! Tad ir viena lieta, par ko es baidos šiem galdiem. Kad uzmetīs kāds kaut ko te virsū, viņš var salūst. Nu, es nelauzīšu. Jo es vienreiz uztaisīju testu. Es uztaisīju galdu un es reāli izņēmu skrūvus visu ārā. Un viņš stingri turās uz līmi. Ļoti stingri, bet vajag baigo lauzienu, lai viņš salauztu. Bet, kā jūs zināt, ir visādi kurjeri un tādā garā, tāpēc es uztaisīju šādu. Viņš tiks ietīts buburapā, un tad to mēs ieliksim te iekšā, tā te. Tas būs tā, lai gadījumā, tur maza spraudziņa ir, tas ir domāts, lai reāli priekš buburapa. Ja tomēr, jo viņš būs iepakots kartona kastē, tā tiešām zolī, lai cilvēks saņem, un viņš ir priecīgs, lai nav tā, ka viņš saņem sadauzītu, saplāstu galdu reāli. Man tā, diemžēl, ir gadījies, un ir bijis tā, ka viņš sūta apakaļ, es taisu jaunus, vai es vienkārši viņam atgriežu pusi no naudas. Un man to negribas, tāpēc, ka es reāli zaudēju. Vienkārši tādu te uzčinīju tur, vienkārši reāli atgriezumē vienkārši saskrūvēt kopā. Un tādu te maziņu ieliksim te stūtīt. Tā būs te pielikt pie kājas, jo, es tiešām negribu, lai viņu lauž. Cerēsim uz to labāko. Jo es atvainojos. Man ir jāuztaisa 3 priekš viena cilvēka un 1 priekš citu cilvēku, bet visi 3 galdi tiks sūtīt atsevišķi. Tad tagad taisīšu vēl vienu, to es jums nerādīšu, jo jūs jau redzējāt. Un pēc tam taisu tulpu koku, un tad es jums parādīšu savu kluso projektu. Davai, turpinām. Says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Ļoti atvainojos par to, ka neparādīju pilnu procesu reāli. Man nebija laika, es gribēju pabeigt, jo man vēl ir jābrauc uz aiz skolas projām. Teikšu, kā ir haltūra. Tāpēc, kad es to galdiņu uztaisīju pusgadu atpakaļ, un tad man vēl nebija tapotājs nopirkts. Un es viņu uztaisīju uz krūvēm, vienkārši tapas pa virsmu. Un man vēl nav bijis laika pārtaisīt tikai ar tapotāju. Un tāpēc es arī vienkārši uztaisīju tādu pašu, kā pirms tam bija ieliks pārdošanā. Bet ar domu ir Sorry, mans smadzenes vairs nestrādā. Ar laiku ir doma pārtaisīt tapotāju jaunas bildes un ielikt viņu pārdošanā vēlreiz. Bet, paši redzējāt, tā viņš izskatās.
Nav nevaina galdiņam. Vēl tikai jānosmērē. Un tā kā nosmērēs, tam viņš tāds smukāks izskatīsies, tev šī vietiņa un tā te vietiņa. Uz tādu čainu. Labi, iešu jums parādīt savu, es jau aizmirsu, kā viņš saucās. Pēc, kas reāli esmu izbesījies. Kā viņš bija? Labi, davājiem. Nu, ko, mīļie skatītāji, ilgi gaidītais moments, teiksim tā, mans klusais projekts. Kas tāds ir? Nu, nav nekas īpaši, kā es teicu. Lampiņa. No ugunsdzēšamā aparāta. Bet, nu, teikšu kā ir, inčīgi, man ļoti patīk. Apakšā tāds finierīts ielikts, šitais te tāds interesants, un tāds mīks, es nezinu, kas tas pa materiāli ir. Tāds lampiņa, kā gribējās man to dimslēdz, bet bļāvies šausmīgi dārgi, jo rēķini lampa, plus tev, labi, cik tu darbs fleks izgriezt, plus tev gumija, ja, vats ar slēdzi, visu zolīti salikt iekšā, vats nāk te cauri, pa trubu aiziet lejā, tur apakšā ārā. Un pats galvenais, ko es jums parādīšu, viņš ir, kā lai pasaka bļāviens pa latviski. Redzat apakšā šito te bļemku. Kvalificēts elektriķis viņu ir pārpētījis, ja to tā var saukt reāli. Un tāpēc arī es gribu redzēt, pat cik es viņu varēšu pārdot reāli. Jo, nu, ir lielāka iespējas, domāju, pārdot, ka tev ir, vai ir starpība, vai nav, kad viņi reāli, nu, ķipā viņš ir apstiprinājis un tādā garā, kad viņi ir ķipā droša un bla, 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 bla. Bet, nu, ir ļoti skaista. Ne, protams, ir tas švīciņas viss pārējais, tāpēc, ka, nu, tie ir vecie ugunsdzēsēju aparāti, kurus es varu dabūt pa brīvu. Ja kādam vajag, uzrakstat man. Bet, nu, es viņus varu dabūt pilnus, tikai tāpēc, kad viņiem tas termiņš ir beidzies un viņi vairāk viņus neuzpilda vēlreiz, tikai tāpēc, kad viņi reāli nenotur spiedienu. Bet es varu dabūt viņus pa brīvu. Ja kādam vajag, tad droši uzrakstat. Nu, tā kā tas ir tas klusais projektiņš. Teikšu, kā ir. Inčīgi īstenībā. Nav nevaina. Labi, paldies, ka skatījāties. Kam patika vidaks, uzspiežam laiciņu. Kas grib arī piesakojam. Un tā jau. Tiekamies. Čau!